Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Gul, un šodien mēs turpināsim spēlēt spēli par kaķi ar nosaukumu Streju, kas ir klaidonis. Jo šī spēle pati par sevi ir par kaķi. Un iepriekšējā sērijā mēs iepazināmies ar daudziem robotiem un ieraudzījām viņu ciematu. Un mums vajadzēs atrast citas grāmatiņas, kuras atstāja outsideru laikam. Tā, sveiks mazais kaķi, vai tu vēl joprojām skaties pēc tam nevajadzīgiem grāmatiņām? Viņas nebūs nevajadzīgas. Tā, mums vajadzēs tagad laikam iet ārā, es tā sapratu, tikai jāpasaka B12. Nē, tas ir inventārs. Vot. Mamma iedeva mums savu grāmatiņu, un mums vajag atrast vēl palikušās 3. Es palīdzēšu atrast informāciju par outside. Okay. Mums vajag atrast uz jumtiem outsider logo. Labi. Sanāk jālic tur, jā. Tas simbols uz sienas ir ļoti līdzīgs tas, kas ir uz grāmatiņas. Okay. Tad mums tur vajadzētu aiziet. Tas izskatās kā pavadiens. Tā, mums vajag caur šejienes, tā sapratu. Aiziet. Vai kā lago. Tā, viss. Tā. Un kur ir tas simbols, es tā sapratu. Tā, mums vajag atrast kaut kādu grāmatiņu, es tā sapratu. Kas tie ir interesanti. Mums tur jāpameklē visa šī vieta, ja sanāk. Labi. Tikai apmeklēsim, lai būtu grāmatiņa kaut kur. Es varu parakstīt kaut ko. Kur kaut kas ir. Tā ir grāmatiņa, jā. Klementīnas grāmatiņa. Outsidera grāmatiņa. Izskatās, logo ir tas pats, kas mamā grāmatiņā, kuru viņš mums iedeva. Šis viens piedar kaut kam ar nosaukumu Klementīna. Viss ir pēc plāna. Mēs mēģinām kontaktēties ar augšējo līmeni, bet transcevers nestrādā. Šeit ir vieta, kuru sauc Midtowns. Tā ir viena vieta, kur tur atrodas kaut kāds aizsardzībā ļoti lielā. Es sarunājos ar mammu, pirms tam viņa acis, un tas skatiens, viņš negrib iet ar mums. Paskatīsimies citus grāmatiņus. Labi. Karabs Klementīna un kaut kāds Midtowns. Interesanti. Tā.
Tā, kas te mums ir? Es gribu paskatīties, kas te mums ir. Opa. Mēs varam pieklāvēt. Kāpēc tā lago? Jā. Kas tā pa skaņu no durvīm? Tas izskatās nekas. Tur iekšā kāds ir noteikti. Bet durvis ir aizvērts. Tas ir notis vai kas? Izskatās notis. Notis, jā, notis. Otrās notis. Mums vajadzēs aiziet pie muzikantu un viņš mums palīdzēs. Es domāju, ka viņš mums palīdzēs šitas notis nospēlēt. Tā. Svanito mēs jau ar viņu runājām. Tā, kur neturasēju. Tur man nevajag. Šitam un pie mamā. Mēs atradām vēl vienu grāmatiņu. Sveiks, mamā. Nē, tās nav tik nevajadzīgas. Kur? Tu atradīji Klementīnas grāmatiņu. Viņa bija reāli drosmīga. Un visdrosmīgākā persona, kādas esmu saticis. Skaidrs. Tad man tagad jāatrod vēl kaut kādu ar outsideru simbolu. Rekur. Kā mums tur tikt? Jā, tas ir outsideru simbols, tāds pats kā tur. Kas notika ar Spaini? Es tur negribu iet. Tu vēl... Nu es varu caur šajien. Tas pārāk dīvains blakus. Labi. Iesim tālāk meklēt citas grāmatiņas. Tajā pusē tagad jāiet. Davai lec nost. Tā. Man šitā nav jāiet. Mēs ar draugu, mans draugs un es, mums patika, mest spaiņus viens otram, tas bija forši. Bet apakšā kaimiņš tam nepiekrīt. Tāpēc mums tagad ir pārtraukums. Skaidrs. Un pēc tam metīsiet atkal, jā? Tā. Es varu ar viņu parunāt, bet es laikam to nedarīšu. Es to nedarīšu. Tā, mums vajag tagad meklēt pārējās piezīmju grāmatiņas. Piezīmēm, kas var mums palīdzēt tā. Kur arī ir tas simbols. Tā. Iztulkot. Ventilācijas šahta spēkā. Ventilācijas šahta. Tā, labi. Es to varu izslēgt, jā. Labi, varam izslēgt. Es paņemšu līdzi gadījumam, ja vajadzēs. Kas arī vienalga, pilnīgi.
Tā, kur mēs esam. Mēs varam padarties, bet to nevajag. Tā, kur te varētu būt piezīme? Policiņa. Tā, es apgāzu kaut ko. Man jāapgāžu visi šitie te, jā? Labi. Apgāzās? Apgāzās. Kā vēl apgāzās? Un kaut kur šitam te ir jābūt grāmatiņai, ja? Grāmatiņai, kuru grāmatiņai? Kuru grāmatiņai? Re, kur? Uz Baltazāru. Tā, davai paņem. Jā. Labi. Viņš aiz sienas iestrāga. Labi, pieņemsim. Labs darbs, vēl viena grāmatiņa. Šitā pieder kādam ar vārdu Baltazārs. Visi organiskās dzīves, kas pazuda, izņemot, kurus mēs saucam zurki. Viņi izskatās, var ēst gandrīz vai visu, kas kustās, kas elpo, un viņiem ir es esmu ieslodzīts pilsētā, un tas nebija tik grūti tikt. Davai atradīsim cits piezīmi blokus, labi. Kā mums tagad tikt ārā, kā mums tagad tikt ārā, kā mums tagad tikt ārā? Kā mums tagad tikt ārā? Nu, pat turieni var. Es gribu uz augšu. Nu, davai. Jumie. Tu leks vai neleks? Es to tur nevaru nolikt. Uzlikt tur. Man kaut kā jāatrod, varbūt tās durvis ir atvērtas, nav atvērtas, neizskatās. Tāpat nevar uzlikt virsū. Ei, kas notika, jumie? Neizskatās. Varbūt šitan var aiziet kaut kā. Līdz apskatās. Nu jā, es varu. Kāpēc man tā lago? Kāpēc visu laiku tam bagi kaut kādu tu lago? Kas notiek? Es parēju. Galīgi nav. Kas tur apakšā ir? Es kaut kā apakšā varu tikt? Nevaru tikt. Kaut kāds zīmējums. Atcerēties. Šitie ir šitie atmiņas priekš. B12. Kompanjoni ir uzlaboti tik daudz. Šajās dienās viņi ir viegli. Intelekts mierīgi imitē cilvēkus. Tagad viņi ir paši pa sevi. Cilvēki pirms tam teica, kad taisot glaznas ir
interesanti un tas palīdz izskatot situācijas. Tās ir ļoti interesanti laiki. Kaut kāds tāds. Labi. Tā mums jāturpina meklēt citas piezīmes grāmatiņas. Tāks. Šai. Un kur vēl viena zīme? Tur? Davai, ej. Puram. Re, kur vēl viena. Labi. Kaut kā šitā lekšana nedarbos tik daudz. Tā, kas te ir? Y. Mēs varam paskatīties televizoru. Baigi interesanti arī nav. Tur ir cilvēks. Es viņu tagad tikai ieraudzīju. Interesanti. Baigi dīvains. Heptors. Sveiks, tas esi tu. Tu izskaties dīvaini un maziņš, bet kaut kas tevi ir. Es jūtu, ka tu esi kaut kāds mājdzīvnieks, bet es nezinu, tāpēc es nesaprotu, kāpēc. Ļoti dīvaini. Labi, ko viņam var parādīt, piemēram. Tā, parādīt, ko es viņam varu parādīt. Es viņam parādīšu, piemēram, nomāvu šito te. Te ir logo ar outsideriem. Viņi ir grupa ar cilvēkiem, kuri skatās pēc piedzīvojuma. Mamā ir viens no viņiem. Vienu dienu viņi gribēja iet uz kaut kurieni un aizgāja uz kanalizāciju, bet tas bija jau sen. Bet kaut kādā veidā mamma bija aizmugurē. Es domāju, viņš vienmēr atsakās no kaut kā bīstama, nabadzīgs. Tā, labi. Tas ir Heptors. Tā, kas tas ir? Enerģijas dzērieni. Man liekas, vai viņus varēja kaut ko ar enerģijas dzērieniem nopirkt, tikai es tagad nezinu, ko. Labi, to pēc tam pārbaudīsim, mums tagad vajag skatīties pēc grāmatiņiem. Vai lec. Tā. Mēs esam kaut kādā bibliotēkā, izskatās. Kur mums jāiet? Vajag dīvaini zīmējumi. Tā. Iztulkot. Hei, Dok, es atradu tavus atslēgas no seifa. Tev vajag būt uzmanīgāk ar šitiem. Tas nav īsti gudri seifu paslēpt
aiz daudzām grāmatām. Džesa. Apkopēja Džesa. Skaidrs. Tā, labi. Apkopēja Džesa. Aiz daudzām grāmatām. Nu, šeit ir ļoti daudz grāmatas. Notis. Vēl viens. Ka es nezinu, kam viņas man būs tomēr vajadzīgas. Joprojām. Ļoti interesants. Forši. Tā, ko mēs aiz daudzām grāmatām? Kas notika? Labi. Man kaut kas ar to kontrolieru notiek, nezinu. Tā, daudzas grāmatas, ja? Kur var meklēt? Daudzas grāmatas. Nu, šiten sanāk vienīgā vieta. Tā ir stulkot. Kā uzlabot savu inteliģenci, būt kreatīvam kā reāls cilvēks. Skaņa 42. Ļoti interesanti. Laikam tā kāds jau bijis lasījis, un viņam kaut kā baigi nepatika. Viņš pat aizmiga no lasīšanas. Kas te ir? Rekuseifs. Tā tūlīt. Tur viņš ir aiz šitām grāmatām. Vienkārši tur ir tik daudz grāmatas, ka nevar saprast. Tā, sanāk atslēgas. Tā. Un vēl viens. Beidzot, pēdējā piezīme grāmatiņa. Šitā viena pieder ar nosaukumu Doks. Pēc nedēļām apmeklēšanas es kombinēju spektrometru ar ļoti spēcīgu UV lampu. Ar šito mēs varēsim tikt galā ar zurkiem pa mūsu ceļu uz beigām. Viena no mēģinājumiem bija eksplodēšanas. Eksplozīva. Man vajadzētu pamēģināt to uz reāliem lietām. Te arī uzrakstīts kaut kas šajā grāmatā. Es atradu, kā dizainēt kļūdu transserverā, bet es domāju, es atradu, kā to salabot. Te ir vienādojums. Ar šito mēs varēsim varbūt palīdzēt mamā salabot šito lietu. Ja mēs varēsim komunicēt ar
augstākajiem līmeņiem, tad tas būtu mūsu ceļš uz augšu. Parādīsim, ko mēs viņam atradām. Labi. Tā mums jāiet šitā. Tā. Interesanti, mēs tagad meklējam kaut kādas piezīmju grāmatiņas. Un sanāk, ka mēs varēsim salabot šo kaut kādu lietiņu, es nezinu, kā viņš to tulkojas īsti. Un tagad mēs varēsim aiziet pie mamā un parādīt viņam to. Nu, čau, mamā! Sveiks, mazais kaķi, vai vēl joprojām? Tās nav tādas baigās sliktas grāmatas. Tās Baltazāra. Tas ir Baltazārs, piezīme bloks, vai ne? Es nekad nesapratu, ko viņš gribēja teikt ar visvairāk ar... Nē, ko es izdarīju? Labi sanāk. Tas ir pieder pie Dauka. Viņš bija reāli, viņš bija ļoti liels nūģis par elektroniku un dažādām lietām. Viņš vienmēr gribēja kaut ko uzzināt, ko jaunu. Pagaidi, to reāli atradu visas mana draugu dienas grāmatas. Kas tur ir uzrakstīts, ka transceiveru var salabot, tas ir forši. Tas sanāk, mēs varēsim komunicēties ārā no šī ciemata. Klementīnas Baltazāra Dok, es atvainojos, ka bet es apsolu, ka es atradīšu, kā tikt no šādas. Paldies! Tagad mēs varēsim atkal atrast ceļu augšu. Nu, davai tagad salabosim šito grabažu. Labi. Nezinu, kāda baida viņu grabažu ir. Voļā vai kaut kas tāds, nezinu. Tas strādā. Nāc ar mani. Okay? Tur augšā redzi to būvi ļoti lielu, augstāku par citiem. Ja tu ieliksi tur transceiveru pašā augšā, tajā tornī mēs varēsim sarunāties ar visu pilsētu. Mani draugi varbūt kaut kur tur. Ja tur kaut kur ir ceļš ārā, tad viņi to uzzinās. Ok, viņš mums iedeva šo lielo būvu. Tas ir vienīgais maziņš un ātrs pietiekami, lai izvairītos no zurkiem. Mums vajadzēs tevi, mazais outsider, parādi mums debesis. Labi? Tā mums tur sanāk ir jāiet. Un kur ir tā... Tur!
Jā, tur sanāk. Izskatās, ka mums tur būs jāiet. Nu, skaidrs. Bet to mēs jau darīsim nākošajā sērijā. Pēc neaizmirstiet abonēt kanālu un uzlikt laiku. Visiem atā!